Ventus ar Hasanzala Hārtes. Un tā es šodien lasīšu divas pravietojumus, kam vēl jānotiek beidzamos laikos, lai mēs zinātu, kas priekšā gaida un kā mums ir jālūdz Dievs, kā jābīstās Dievu, lai uz mums nenāktu, uz mūsu bērniem, mazbērniem, uz mūsu zemēm, valstīm šie te sodi. 12. nodaļa Iesajas grāmatā. Redzi, tā kunga diena nāk briesmīga ar dusmām un ar karstu bardzību, lai pārvērstu zemi par tuksnesi un iznīcinātu tajā esošos grēciniekus. Jo debesu zvaigznes un viņu zvaigznāji nespīd vairs, saule uzlecot aptumšojas un mēnesis nedod savu gaismu. Jā, es piemeklēšu pasaules ļaunumu un bezdievu noziegumu, es iznīcināšu lepno augstprātību un pazemošu varmāku lielību. Tā, ka augstas kārtas vīrs būs dārgāks par tīru zeltu un parasts cilvēks vērtīgāks par ofīra zeltu. Tādēļ es satricināšu debesis, zeme izkustēsies no savas vietas, aiz tā kunga Cebata dusmām viņa lielās bardzības dienā. Viņiem tad klāsies kā izbiedētām stirnām un kāviem, kam nav gana. Ik viens piegriezīsies savai tautai, ik viens bēgs uz savu zemi. Tā kā daudzi šodien brauc dzīvot uz Ameriku, uz Angliju, uz citām Eiropas valstīm, uz Vāciju, tāpēc, ka tā ekonomiskā situācija cilvēks piespiež zināmā mērā, tāpēc, kad bagātnieki drukā dolārus tik, cik grib, un grib nopirkt nabagus, kā rakstīts ir Amosa grāmatā, pa zandalu pāri, un tos dolārus laiž tik iekšā un liek cilvēkiem viņus apmaksāt, un līdz ar to īpašumi, privāti īpašumi krītās cenā, uzņēmumi bankrotē, lauksniecībai nav nozīmes vairāk lielas, jo visu ieved no citām valstīm, kur dolāri nav. Un tādā veidā šie spēki, kas ir sagrābuši dažādu valstu ekonomikas un varas, viņi manipulē ar ekonomiku, dara citus par nabagiem, un grib valdīt tādā veidā, kad visi būs tā kā vergi viņiem. Bet Dievs to visu ir paredzējis, un tāpēc nāks Dieva dusmība, ir rakstīts, kad notiks tā, kad būs dažādas zīmes uz pasaules. Un mēs varam tikai secināt to, tad Dievs izdarīs tā, ka visi dabūs smukt atpakaļ, jo būs tādas Dieva dusmas un tādas Dieva, kā saka, kā to teikt, metodas, ko mēs pat iedomāties nevaram, lai Dievs sasniegtu savu mērķi. Un te vēl var izlasīt arī tātad Iesajas grāmatā 12. nodaļā mēs lasījām, un tur ir tā. Un tādā veidā Dievs piemeklēs šo pasaules ļaunumu. Viņš iznīcinās lepno augstprātību un varmāku lielību. Un tāpēc ir teicis, ka satricinās debesis un zemi satricinās. Un kad būs jāmuk cilvēkiem prom, katram atpakaļ uz savu tēvu zemi. Tā kā tie, kas tagad ir aizmukuši projām uz dažādām valstīm, kad pienāks laiks, kad nāksies, ja piedzīvosim, protams, to laiku, kad nāks tās Dieva dusmas, bet tā izskatās, ka tas var būt mūsu laikmetā, kaut gan es nemāku pateikt tik precīzi. Un tāpēc kādā veidā Dievs to domā darīt, es tā saprotu. Tas arī rakstīts ir Joēla grāmatā 3. nodaļā. Un tad notiks, ka es izliešu savu garu pār visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pasludinās nākamas lietas. Jūsu vecie redzēs atklāsmes sapņos, bet jaunie redzēs parādības. Un tādā veidā mēs redzam, ka tas attiecās uz mūsu laikiem, jo tas jau ir noticies, kā jau es te liecināju, kad svēto garu mēs saņemam un pravietojam, ja? Bet drusciņ iepriekš jau 2. nodaļā mēs lasām, kad pūtiet tauri Ciānā, saceliet trauksmi manā svētajā kalnā. Visi zemes iedzīvotāji, jo tā kunga diena nāk, tā ir jau tuvu. Drūma, tumša, mākoņaina un miglā tīta diena, kā necaurredzama rīta krēsla nolēdusies zem pār
kalniem plūst liela varena tauta, kāda nemūžam nav redzēta un kādas vairs nebūs uz radu radiem. Kas tad tā ir pa tādu tautu mūsu dienās, kas ir tik milzīga, varena, kā teiks, tā necauredzami tā nolaidusies, varena tauta, kāda nemūžam nav redzēta un kādas vairs nebūs uz radu radiem. Nebūs arī, bet viņi ir liela, varena tauta. Nu, mēs pēc statistikas paņemiet tad Google, jā, paskatieties, kura tad tauta ir vislielākā un kurai diezgan spēcīga ekonomika un militāra procesa. Un jūs redzēsiet, nu, kad iespējams, ka tā būs Ķīna. Viņa jau pašreiz ir daudzskaitlīgākā, bet, nu, es runāju par nākotni, mēs nezinām, ka tieši tas karš sāksies, Dievu karš pret grēciniekiem, caur šo tautu. Tai pa priekšu iet iznīcinātāji uguns, un tai seko visu sadedzinātāju liesma. Nu, tāda liesma, kā lāzers, kas visu sadedzina, jā. Zeme tās priekšā ir kā ēdenes dārsts, bet aiz tās ir tikai tukša kailatne. Izvairīties un glābties no tās nevienam nav iespējams. Tad, ko viņi gribēs, to viņi darīs, un viss ir Dievu rokās, vieties, ka Dievs ir kungu kungs, un bez viņas ziņas pat mats no galvas nenokrīt. Tad, ja Dievs gribēs, tad viņš tā arī izdarīs. Un tāpēc, ko viņš saka, saceliet trauksmi, ja jau Dievs vienkārši tā, nu, nevis vienkārši, bet ja Dievs tā speciāli brīdina, kad jābrīdina, tāpēc arī es ceļu šo trauksmi, kad mums ir iespēja no tā izglābties, jo viss ir Dievu rokās, jo viņš jau izglābs individuāli. Katra cilvēka individuāli, katra valsts, katra ciemu, katra pilsēta. Tāpēc runa jau iet par to, ka vispār tas process tiks apstādināts, bet par to, ka mēs varam iegūt žēlastību par sevīm. Viņi izskatās kā zirgi un drāžas uz priekšu, kā skrējēji kumeļi. Viņi drāžas pāri augstajiem kalniem, kā ratirība. Viņi švirks kā uguns liesmas salmos, kā varena tauta, kas bruņojusies cīņai. Tad viņi drāžas pāri augstajiem kalniem. Kalni ir Andu kalni, Himalaju kalni un vēl tur kāda kalni, visādas kalnu grēdas, jā. Tā kā mēs redzam, ka uz pašreiziem momentu tiešām valstīm dažām ir tādi militārie spēki, kaujas zirgi, kas var drāsties pāri kalnu virsotnēm un kam no aizmugures nāk uguns. Nu, šī terminoloģija ir veca, protams, agrākos laikos, kad tika rakstīts, negāja runa par raķetēm un lidmašīnām un lāzeriem un atombumbām, bet, nu, mēs to varam atšifrēt ļoti elementāri. Viņa priekšā šausmīgas bailes pārņem tautas un visu ļaužu sejas nobāla. Tas nozīmē, ka nebūs nevienam glābiņam no šīs tautas un no šiem viņu ieročiem. Kā varoņi trauksmē viņi skrien uz priekšu un kā karavīri kāp. Viņi tātad, un tālāk jūs varat pašpalasīt, tad viņu priekšā trīc zeme un sakustas debes, aptumšojas saule un mēnesis un pa zvaigzni zaudē savu spožumu. Citā vietā rakstīts Zemļā zviņica svojo miesta, krievu valodā tulkojums. Es domāju, ka tas ir precīzāks. Viņu priekšā trīc zeme un sakustas debesis, ja? Tad, kad šī te ieroča rezultātā, ka viņiem būs vēl tādi ieroči un vēl būs citi ieroči, kā darbībā izkustēsies tātad zeme, kā Dievs solīja, kad viņš zemi izkustinās daļ savām dusmām par grēciniekiem, kad cilvēki, viņš pielaiž visu šīs te lietas, bet viņš brīdina, kad par to visu būs samaksa, ka viņš, grēcinieks nīcinās ārā. Kas tie lielie grēcinieki? Tie visi, kas to izraisa visu šos procesus, šīs naudas afēras, šīs ekonomikas sagraušanas, kas pataisa masveidā par nabagiem, kas visādas slimības izdomā un tā tālāk, un kas ražo visādas narkotikas un alkoholus ražo un nodzirda cilvēkus un tā tālāk, kas visādas maucību filmas rāda un tā tālāk. Tā, kad Dievs nāks ar šo tautu un nīdēs ārā šos grēcinieks, tad iespējams jau būs par vēlu. Tāpēc viņš brīdina, saceļiet jau trauksmi, pirms tas viss notiekās, un kāpēc tā trauksmi? Lai nožēlot, raudiet tur tālāk. Bet vēl tagad saka tas kungs, griezieties atpakaļ pie manis no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, nožēlām un sērām. Tad Dievam ir viena metode. Asaras.
ka viņš redz, ka mēs raudam, tad tiešām mēs patieši to nožēlojam, jo kamēr mēs neraudām, mums acīm redzot nav. Un to var panākt ar gavēšanu, kad cilvēks atsakās no ēšanas kādu laiku, piemēram, pusdienu vai dienu, vai kādu rakstīts Esteres grāmatā, ka viņi 3 dienas un 3 naktis neko neēd un nedzēra un lopiem nedzēra. Dažādi visādi ir gavēšanas veidi, tāpat Ninevējā līdzīgi. Un tādēļ saplosiet savas sirdis un ne savas drēbes un atgriezieties pie tā kunga, sava dieva, jo viņš ir žēlīgs, līdzcietīgs un lēnprātīgs. Viņam bezglība laba sirds un viņam paliks jūsu žēl jums uzliktā soda dēļ. Tātad, redziet, tauta nāks, pieņemsim ķīnieši nāks, bet aiz visa tā stāvēs Dievs, jo viņš griezieties pie manis, jo tas ir viņa, kā teikt, ierocis, ja, tā tauta. Viņš tā ir radījis, visu to tā veicis, lai tas viss tā iznākt. Bet gala rezultātā beidzamā teikšana ir aiz tā kunga, jo tas viss ir pret grēciniekiem vērsts. Par tiem ļaunadarītājiem, kas neatgriežas pie tā kunga un kas negrib atgriezties caur gavēšanu, caur Dievu vārdu pasludināšanu un izmaina Dievu likumus un noved grēkā daudz, un tie, kas tiek novesti grēkā caur pornogrāfiju, caur visādu uzdzīvu, zakšanu, maucību un tā tālāk, viņi visi pēc nāvis iet uz elli. Un tāpēc nonākdam ellē, ka tie gari tiem cilvēkiem tur mocīsies, tad visiem šiem ļauna darītājiem, kas to visu būs veikuši, tiem arī pašiem acīm redzot nāksies ellē mocīties. Bet, ja viņi tos grēkus nožēlos, tagad ir iespēja nožēlot, un Dievs var piedot. Bet, teiks tā, ka viņš neatstāja nevienu nesodīt, bet tas nozīmē, ka ellē viņi mūžīgi mūžos netiks mocīti, jo tā galvenā tiesa ir grēciniekiem visiem, kas nav nožēlējuši grēkus, ka viņus mūžīgi mūžos, iedomājieties, mūžīgi mūžos, nekāda tur atkāpa vairāk tad nav, ja viņi tur tiek ellē iekšā. Jo vienīgās durvis ir Jēzus Kristus, un ka mēs viņam varam nožēlēt grēkus, jo viņš ir upurjērs, un mums ir viņš jāpiesauc, jānokristās, jādod Dievam solījums svēti dzīvot, un jālūdz Dievam svēto garu, kā stāv rakstīts, kad 3. nodaļā, ko es lasīju, un izliešu savu garu, svēto garu par miesu, par jūsu dēlu, un meitas pasludinās nākamās lietas. Lūk, tā īsumā es pasludināju šo vārdu, un tāpēc man ir tā taure, kad jātaurē, arī tā, kā rakstīts ir, lai dot signālu, kad ziniet, nekādi vairāk nav gulēšanas laika, jo teica, ka ir 5 gudrās jaunavas un 5 negudrās, un tās 5 gudrās arī gulēja, tāpat kā tās 5 pamuļķās. Un tāpēc neesiet starp tām pamuļķām jaunavām, bet esiet vismaz starp tām gudrām, bet pamodieties, jo arī tie, kas ir saņēmuši šodien svēto garu, bet dzīvo grēkos, nav piesituši savus miesīgās iekārtas krustā, kā Bībele pieprasa, bet ar savām domām, ar vārdiem, ar darbiem grēko, tad viņi var arī neizglābties, jo nav jau runa te par formālu ticību, ka tur var kādu vēru nokristīt, bet runa iet par dzīvu ticību, ka mums ir jābūt kristītiem ar svēto garu, kā jau rakstīts 3. nodaļā, tad un jāpravieto, jāsaņem no Dieva atbilde, tāpēc, ka Dievs ir dzīvs, jābrīdina mums pārī, teiks, dariet pa mācekļiem, mums ir citiem cilvēkiem jābrīdina. Mēs esam atbildīgi, kā priesteru tauta, ka mums ir jābrīdina tā, un tāpēc es to arī daru. Es visus brīdinu, kas mani dzird latviešu valodā, un jums ir pienākums arī brīdināt, un šo filmu pārsūtīt citiem, un arī variet tādas filmas arī ražot, ja Dievs jums dos, protams. Lai Dievs jūs svētī, lai svētī visu Latviju, ka tā netiek zem šīs tautas ieročiem iznīdēta, bet lai visas pilsētas un ciemati tiek saglabāti, lai visi cilvēki tiek saglabāti, un lai nožēlo grēkus, lai gavē, lūdz piedošanu un izsludina trauksmi. Mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā esiet svētīti un brīvi. Āmen.